Tā izkombinējās savā aizsardzības zonā, un tagad jau pretuzbrukums Miķels Rēdliks. Un Miliniemi ļoti tālu atstāja Ripi un Ripa vārtos! Ļoti ātri novērtēja situāciju mūsu komandas spēlētājs. Un arī ļoti precīzi raidīt, tur aizsargs pat aizķēra nedaudz Ripu, bet, jāsaka, visi 3 vārtus šīs dienas mačā. Pirmie 3 ir tādi, ar zināmu kuriozu pieskaņu. Otrie laikam nebija, jo tad Ripa tika acis un Fredrikam Vārgam pirmie gūtie vārti Rīgas Dinamo sastāvā. Redzam, Miķels Rēdliks ļoti labi pacīnījās un tur centās tvert Ripu vārtos, kas lidoja viens no laukuma spēlētājiem, bet šoreiz viņš bija bezspēcīgs. Rezultāts kļūst 1-2. Jā, aizsargs Lauri Taipalus bija vārtos. Rīgas Dinamo komandas labā guvā Frederika Vārga, numur 79. Drīkst spēlēt, Girts Ankipāns. Iespēlē atpakaļ un Ripa vārtos! Karsums! Mārtiņa Karsuma lielisks metiens pa vidu no abiem iemetienu apļiem. Jāsaka, Saipai aptver no šādas pašas pozīcijas Karsums iemet arī Somijā. Tā kā, var teikt, iespēlēta kombinācija un rezultāts kļūst 2-2, kad līdz pirmās trešdaļas beigām jāspēlē 2 minūtes un 3 sekundes. Mārtiņš Karsums turpina būt rezultīvs. Tas nevar nepriecēt, zinot, ka bija dažādas problēmas ar veselību. Jau operēto celi, nācās vēlreiz operēt, skatāmies vēlreiz Zibenīga piespēles, Zibenīgs metiens. Lielisks plaukstas metiens Mārtiņa Karsuma izpildījumā un Miliniemi bezspēcīgs glābt savu komandu. Vārgs ļoti labi saprot šie spēlētāji savā starpā, metiens būs un Ripa vārtos! Frederiks Vārgs! Otrie vārti Frederikam un elegants vārtu gūms. Viss trīnieks lieliski nospēlēt šajā uzbrukumā. Var teikt, izraustīja Soma aizsardzību un pēc tam elegants metiens Frederika Vārga izpildījumā vārtu stūrī un Miliniemi bezspēcīgi glābt savu komandu. Vārgs ir ļoti pieredzējis spēlētājs, 2 pasaules čempionātos ir piedalījies. Vairāk kā 500 spēles viņam ir Zviedrijas elites sērijā, Zviedrijas hokeja virslīgā, un viņš arī pagājušās sezonas šā gada Zviedrijas vicečempions Šelepēla sastāvā. Jā, redzam, šajā atkārtojumā lieliski nospēlēja visi piecinieks, arī Oskars Cibuļskis novilka vienu pretspēlētāju, atvilka uz sevi un Vārgam bija iespēja izdarīt lielisku metienu. 3-2 beidzies rezultīvākais šī turnīra periods. Uz savās līnijas viens pats Reķis vienbrīd atradās, un Galviņš šobrīd tādā uzbrucēja pozīcijā uz iemetienu apļa. Iespēja viņam būs metiens, nomāna vēl vienu un lieliski! Lielisks metiens, lieliska kombinācija un Aleksandrs Niževijs ļoti mierīgi kā treniņā ieraida Ripa vārtos pēc teicams Gunta Galviņa piespēles. Tur nevar samierināties Salcidojā ar šo vārtu zaudējumu. Realizēts skaidrs vairākums, eleganta kombinācija un 4-3 Rīgas Dinamo vadībā. Jāuzteic Guntas Galviņš. Noteikti. Viņš izdarīja vismaz pusi no darba. Jā, saņēmis no Aleksandra Ņiževija piespēli, izturēja pauzi, parādīja, ka varbūt metīs, bet tā deva atpakaļ Ņiževijam, kurš viens pats pie tālā vārtu sabīt. Skatāmies vēlreiz. Ņiževijs, Galviņš un vēlreiz Ņiževijs. Jā, Ņiževijs gaidīja šo piespēli, bija gatavs arī šādam pavērsienam un elegants vārta gūms. Izraidīt Ripa vidzonā, Gints Meija 2-1, pretuzbrukums pat 3-1 un Melins. Vienatnē pret vārtsargu un Ripa vārtos. 5-3. Gerds Melins apspēlē eleganti Miliniemi un rezultāts kļūst 5-3. Beidzot, Bjernam Melinam arī arēnā Rīga izdevās gūt vārtus, kas viņam neizdevās 2006. gada pasaules čempionātā, kad viņš šeit ar Zviedrijas izlasi uzvarēja. Toreiz viņam bija 2 rezultatīvas piespēles. Skatāmies vēlreiz. Gints Meija teicam piespēlē un eleganti Melins apspēlē vārtsargu Miliniemi. Principā Melinam sanāca bullīt izpildīt, jo praktiski viens pats, neviens pat tūmā nebija. Bieži tā nesanāk spēles laikā, bet gadās. Trīskārtējs Zviedrijas čempions.
Laviņš izraida ripu ārā un pretuzbrukums 2-1. Meija ar Džeriņu, Meija, Džeriņš un ripu vārtos! Precīzi, pašā augšējā stūrī. Kā ar roku ielika ripu augšējā stūrī Andris Džeriņš un lieliski piespēle Gintam Meijam. Šis uzbrucējs šoreiz duets, bet pirms tam trīnieks norganizēja vēl vienu pretuzbrukumu, atcerēsimies, otrajā periodā. Tā kā abiem šiem hokejistiem otrais rezultāts punkts Gintam Meijam. Vārtu un piespēles, Andrim Džeriņam divas piespēles. Lielisks metiens pašā vārtā augšējā stūrī. Meija pirms tam teicam iedeva Melinam, izgājienā 1-1, tagad tikpat teicam iedeva otram savam maiņas partnerim Džeriņam. Precīzi, pašā augšējā stūrī. Tur Miliniem nebija nekādu izdarītu glābt. 6-3. Skaidriskajā mazākumā gūti vārti dažādos čempionātos, dažādās līgās. Tā kā rīt arī mūs gaida ļoti aizraujošs hokejs.